Tātad mans izveidotais priekšmets ir paklājs, kas tika izveidots transformējot tabureti plaknē un savienojot kopā vairākas formas, izveidojot plakni, ko var locīt. Līdz ar to var izveidot gan starpsienu, gan krēslu, kur sēdēt, gan arī to var lietot kā bērnu laukumu bērniem, kur var spēlēties. Kā materiālu izvēlējos filts, kas ir ļoti mīksts un silts. 20. gadsimta 60. un 70. gados bija ļoti revolucionārs produkts izdomāts, tas ir plastmasa. Un līdz ar to šis priekšmets tika ļoti ātri attīstīts ar to vienkāršo formu, ātri saliekams kopā. Šī te sēžu moiles lampa ir populāra vēl šodien un redzama interjeros vēl šodien. Es pieņemu, ka tas jau liek aizdomāties par to, ka kaut kādā veidā šī lampa ir piesaistījusi cilvēku uzmanību un atzinību. Tātad es izveidoju trauku un pamatā iedvesmojos vairāk nevis no visas kopumā lampas, bet tieši no kupoliem. No tiem 3 kupoliem. Viņi visi vienādi, gan ir dažādas formas nedaudz, bet vienādi paņēmu vienu un transformēju viņu vienkārši kaut kādā lietā, kas man liekas un saistoša, varbūt, un tas bija trauks, ko var izmantot universāli, un var izmantot arī kā interjeru priekšmetu. Viņš ļodzās uz sāniem, bet viņam ir tie atbalsta punkti, un liekot, lai arī cik daudz liekot iekšā ābolus, augļus, konfektus, vienalga, ko viņš neapgāzīsies. Viņš visu laiku līdzsvaro vienu pusi uz otru. Šis konkrētais krēsls, kas izvēlējos, ir unikāls dēļ tā, ka pirmkārt viņš taps 60. gados un tajos laikos viņš tika ieviests, realizēts ar tā laika modernākajām tehnoloģijām. Un kā arī šī krēsla dizaina autors ir Pierre Boulez, kurš eksperimentēja ar dažādiem plasmas veidiem, dažādiem mīkstajiem materiāliem, dažādiem audumiem un metāla konstrukcijām. Viņš pats būdams tēlnieks, vēlāk kļuva par industriālo dizaineri un radot šo konkrēto krēslu, tajā ieviesa savas līdzinājās iepriekšējās prasmes, ko bija kā tēlnieks apgūs. Līdz ar to šis krēsls iedarās gan guļamistabā, gan viesistabā, gan arī virtuvē. Viņš ir universāla mēbele un, protams, kā arī dizaina objekts vizuālais, uz kuru var nesēdēt, bet uz kuru var vienkārši skatīties un to vērot. Un tālāk iedvesmojoties no šī konkrētā krēsla un šī konkrētā auduma raksta, es radīju gaismas objektu lampu ar ideju, kad ar šo lampas spīdējumu es varētu veidot šo ornamentu telpisku telpā, kas atstarotos gan pret mēbelēm, gan pret griestiem, gan pret grīdu. Tādējādi šis konkrētais krēsla motīvs, kad krēsls bija kā objekts, kas radītu optisko ilūziju, ka ne acis apžilbs, bet viņš tā kā iekustina, iedzīvina viņu. Jo virzoties ap šo krēslu, viņam tā forma uzreiz kļūst mainīga. Un līdz ar to, pēc šiem principiem atejot, es centos radīt ēnu rakstu, kas krist uz, kas telpā būtu redzams.